Vai tu zināji, ka tu vari saņemt bezmaksas juridisko palīdzību, vēršoties biedrībā Pilsēt cilvēkiem, ja esi cietis ceļu satiksmes negadījumā un esi gājējs, velosipēdu vadītājs vai skrējriteņu vadītājs? Šodien kopā ar mani ir Kārlis, biedrības pārstāvis. Kārli, izstāst lūdzu, kuras ir tās tipiskākas situācijas, par kurām pie jums vēršas cilvēki un par kurām attiecīgi var vērsties? Visbiežāk tās sadursmes un konflikti notiek vietās, kur cilvēki jūtās droši. Uz gājēju pārējas, viņam liekas, ka viņi palaidīs, tas nenotiek. Varbūt zaļā gaisa luksusforā, cilvēks iet pāri, viņu notriec. Tāpat, piemēram, velobraucējiem pārāk tuvu brauc mašīna, nerespektē viņu. Krustojumā pagrieziens pa labi var notriekt. Un arī uz ietvēm ir bieži konflikts starp skūteriem, kas brauc, un gājējiem, un arī tādos gadījumos mēs varam palīdzēt. Tad šīs ir tas tipiskākas situācijas, kurās jūs droši varētu vērsties biedrībā Pilsēt cilvēkiem, saņemt bezmaksas juridisko palīdzību, pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda atbalstam un aizsargāt savas tiesības. Aicinu izmantot šo iespēju un arī pastāstīt citiem par šādu brīnišķīgu iespēju.